Ikdienā mēs bieži sastopamies ar situācijām, kur jāsalīdzina divi lielumi, piemēram, preces skaits un tās kopējā cena, vai laiks un ceļš, ko paveicam. Lai šādas sakarības attēlotu skaidri un saprotami, izmantojam koordinātu plakni ar divām asīm – horizontālo, X asi un vertikālo, Y asi, bet šoreiz katrs punkts apzīmēs divu lielumu attiecību. Šāda attēlošana palīdz saskatīt likumsakarības, kā viens lielums mainās, mainoties otram lielumam. Piemēram, jo vairāk preču pērkam, jo lielāka būs kopējā cena. Jo ilgāk autobus brauc, jo tālāk tas attālinās no sākuma punkta. Koordinātu plakne ir instruments, kas parāda šīs attiecības vizuāli, izmantojot punktus un to novietojumu plaknē. Lai sakarību starp diviem lielumiem attēlotu koordinātu plaknē, vispirms izvēlamies, kuru lielumu liksim uz X as, un kuru uz Y as. Parasti lielumu uz X as sauc par neatkarīgo lielumu, piemēram, laika vienību vai preces skaitu, bet uz Y as atkarīgo lielumu, piemēram, cenu vai ceļu. Kādēļ X vērtība ir neatkarīgais? Redz, summa, ko tev būs jāmaksā pie kases, ir tieši atkarīga no preču daudzuma, ko vēlies iegādāties. Tādēļ preču daudzums ir neatkarīgie lielumi, savukārt summa, ko jāmaksā, ir atkarīga no daudzuma, tādēļ arī X ir neatkarīgais, bet Y atkarīgais. Katra datu pāra vērtības attēlo kā punktu ar koordinātām. Pirmais skaitlis parāda kustību pa labi gar X asi, otrais – kustība augšup gar Y asi, bet tu jau to zini. Piemēram, apskati šo tabulu un redzi, ka punkts 1, 2 nozīmē vienu vienību pa labi, divas uz augšu. Atzīmējot vairākus punktus, redzam sakarību starp grāmatu daudzumu un summu, ko jāmaksā. Lūk, piemēri izpēti likumsakarības, tālāk darbs patstāvīgi. Tādā veidā koordinātu plakne kļūst par vizuālu karti, kas ļauj vienā mirklī saprast, kā viens lielums ietekmē otru. Nevelti skatoties ekonomiskos grafikus, mēs visi jūtamies kā ekonomisti, kas nenotiek lasot ekonomiskās atskaites un tabulas. Šī prasme ir pamats funkcionālajai domāšanai, kas būs ļoti svarīga turpmākajā matemātikas mācību procesā, gan grafikos, gan funkciju analīzē.